bezdarba līmenis mūsu pilsētā ir par 0,1% pieaudzis nedēļas laikā un ir palielinājies par 21 cilvēku. Nu, faktiski tas neapšaubām varētu būt saistīts arī ar sezonālo raksturu, jo ir daudzas nozares, kur šis raksturs ir ļoti izteikts, un tā skaitā būvniecībā, kur varbūt beidzas kādi objekti un tā, ja. Bet viņš vēl vien ir zems, kā jau mēs to daudzkārt esam runājuši, un protams, ka vakances, arī vakanču skaits ir samazinājies, bet vēl ar vien tas ir pietiekoši apjomīgs, 162 aktuālās vakances 59 profesijās. Tā kā iespējas atrast darbu ir, bet gaidāms, ka ziemā bezdarba līmenis varētu arī nedaudz pieaugt. Protams, jau pie tās tēmas, ko es tikko jau stāstīju, neapšaubām diemžēl ir iespējama tālāka optimizācija ostu uzņēmumos, par to arī nav šaubu.